Tik cinisku, arogantu atbildi savos vairāk kā 3 gados šeit Saeimā es nebiju saņēmusi. Un tagad par lietu. Ministru prezidents Eviks Siliņas valdības deklarācijā skaidri teica, ka mūsdienu demogrāfijas izaicinājumu risinājumi cits starp ar svarīgiem veselības sociālajiem pakalpojumiem, kas pagarina cilvēka kvalitatīvi nodzīvotos dzīves gadus, vēl pieminot, kas būtiski uzlabo agrīno diagnostiku. Savukārt valdības 4x4 uzrāviena plānā cilvēks un veselība nav pat pieminēti. Acīm redzot, cilvēks ir pazudis. Pretrunas no vienas puses ir izteikta vēlme strādāt ar agrīnu diagnostiku, bet tiklīdz nonākam pie konkrētām lietām, veselības uzlabošanas plāna attiecībā uz diabēta pacientiem fokus ir uz sekām, smagām vai biežām hipoglikēmijām, nopietnām diabēta vēlīnām komplikācijām. Kas ir pa vidu? Par vidu ir cilvēks. Cilvēks, kurš ir spiests iemācīties sadzīvot ar šo diagnozi 24 stundas diennaktī, to monitorējot un saulaicīgi reaģējot. Mēs elpojam un mūsu organismi strādā pats par sevi. Un šodien jūs uzrunājot, vai jums mani klausoties, nav jādomā par to, vai nenokritīsim, vai arī spēsim reaģēt laikā un pavadīt savu dienu kvalitatīvi. Bet ir cilvēki, kuri tieši tāpat kā mēs vēlas dzīvot normālu ikdienas dzīvi, ir gatavi to darīt un lūdz valsti viņus atbalstīt ar savu ieguldījumu šo cilvēku un valsts nākotnē. Atvainojiet par salīdzinājumu, taču tas valstī nelielais, bet cilvēkam dzīvības vērtais atbalsts būtu valsts ieguldījums ar augstu pievienoto vērtību nākotnē. Uzsākot šo diskusiju, esmu saņēmis neskaitāmus zvanus, ēpastus un ziņas no diabēta pacientiem, ka šajā pieprasījumā redz iespējamu palīdzīgu roku un iespēju noticēt, ka valsts to sargā, ka valstī tie ir dārgi. Mani šokēja kāda diabēta pacienta, kurš faktiski jau zaudējis redzes stāsts par to, ka Nacionālās veselības dienests ir atteicis pieņemt lēmumu par zāļu un medicīnisku ierīču iegādes izdevumu kompensēšanu tikai tam dēļ, ka pacients formāli neatbilst ministru kabineta noteikumiem numur 899 noteiktajiem kritērijiem. Es vēlreiz atgādinu, formāli neatbilst, bet cilvēka dzīvība nav vērtība. Diemžēl diabēts nav ārstējams, un to mēs dzirdēsim katrās runās. Tikai monitorējot, cilvēks var sevi pasargāt pats. Atbildot uz apvienotā saraksta deputātu pieprasījumu, veselības ministrija norāda, ka saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta veiktiem aprēķiniem ir apmēram 7100 pirmā tipa diabēta pacientu. Jāskaita, ka 1000 ir apmēram jaunieši, kas saņem medikamentus glukozes monitorēšanas sistēmas, nepieciešami apmēram 10 miljoni, savukārt insulīna sūkņi 28 miljoni eiro. Tajā pašā laikā viena darba spējīgā iedzīvotāja vērtība, ja ekonomiskais pienesums valstī tiek lēsts virs 1 miljons eiro. Vidēji viens nodarbinātājs savā darba dzīves laikā rada preces un pakalpojumus, kur kopējā vērtība tiek lēsta virs 1 miljons. Papildus tam darba ņēmējs maksā iedzīvotāju ienākumu nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās maksas un nerunājot nemaz par pakalpojumiem un precēm. Nedaudz par izdevumiem. 2026. gadā veselības ministrijas budžetā ir plānojis tērēt 352 miljonus kompensējumu zālēm. Pēdējā pusgada laikā veselības ministrija ir izsludinājusi virkni iepirkumu par pētījumu iegādi. Minēšu dažus.
Pētījumi par Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāju paradumiem alkoholisko dzērienu iegādē Latvijas veikšanā. Plānotā summa 140 000 eiro. Vēl viens Latvijas veselības aprūpes kvalitatīvi regulējošo dokumentu izvērtējums un priekšlikums sniegšana par pilnveidošanu līgums noslēgts par turpat 59 000. Vēl viens pētījums par zināšanām un prasmēm pirmās palīdzības sniegšanā 101 420. Vēl viens pētījums par narkotisko un psihotropo vielu radītajām sekām un ekonomiskām izmaksām valstī, plānotā līguma summa 90 000. Sakiet lūdzu, veselības ministrijas atbildīgās personas, vai tiešām ir korekti saliktas mūsu valstī prioritātes? Un ko domājat jūs šeit sēžot un arī, kad balsosiet? Pirmā tipa diabēts ir hroniska neizārstējama slimība, es to atgādināšu. Varbūt šķiet, ka tas ir tāds vienkārši slimība, kuras gadījumā organismu pilnībā pārtrauc insulīna ražošanu. Jā, valsts kompensē sensors bērniem līdz 18 gadiem un insulīnu sūkņus jauniešiem līdz 24 gadiem. Jā, arī pieprasījuma komisijā tika minētas grūtnieces, bet atgādināšana ir jābūt 6 mēneši pirms, un arī pēc tam ir jābūt insulīnas grūtniecēm, nevis tikai 9 mēnešus. Māmiņai barojot bērnu ir ļoti svarīgi, lai viņa nenokristu komā agri no rīta 6 vai arī pa nakts vidu tukšā dūšā, kad krīt šis cukurs slimniekiem. Ir jautājums tiešām mēs kompensējam. Jā, protams, Latvijā nav tikai vienīgā, ir vai 20 valstīs Eiropas Savienībā, kur kompensējumi tāda kā mēs, Malta un Nīderlande. Ir zinātniski pierādīts, kad izmantojot insulīnu, gan sūkņus, gan sensorus monitorējot, mēs tiešām samazinām tās sekas, kas varētu būt. Un tāpēc, rezumējot, es gribētu atzīmēt, veselības ministrijas sniegtās atbildēs skaitļi ir nepārskatāmi un nesalīdzināmi, un jāsaka ciniski rupji pat pavirši veikti. No vienas puses mēs rēķinām 10 miljoni vajadzīgi sensoriem, bet piedodiet, tad strēmelītes nav nepieciešams, tad tādā gadījumā ietaupam. Ja mēs veidojam tiešām profesionāli aprēķinus, tad mēs rakstam arī, cik būs un arī kas netiks. Un šajā gadījumā mēs paši pārbaudījām, kad mums vienu dienu tikai šī strēmelīte mūs iedūra pirkstiņā, un mēs visi staigājām ar vatni ārprāts kā sāpēja. Ar 5 strēmelītēm nepietiek, ir vajadzīgs 10 reizes vismaz dienā un 365 gadā un tā visu laiku. Ir pacientiem, kam atsakā pirksti, viņi nevar vienkārši ūdens pudeli atvērt. Par ko mēs vispār šodien šeit runājam? Otrais, nesniedzot atbalstu diabēta pacientiem, veselības ministrija izvēlas dārgāko cīņu ar sekām. Katra neprofilaktēta diabēta komplikācija izmaksā valstī daudz dārgāk. Minēšu tikai 2. Hemodialīze nieru mazspējas dēļ Latvijā izmaksā ap 24 600 eiro. Nieru transplantācija virs 31 000 eiro. Savukārt šeit cilvēki, kas šeit bija, viņi runāja, dodiet iespēju mums strādāt. Mēs varam pienest lielāku ekonomisko devumu strādājot, nevis sēžot un izsaucot 6 no rīta ātro palīdzību, ja paši spēj, ja kāds ir blakus. Tas nav pieņemami, ka bērns ar 1. tipa diabētu sasniedzot 18 gadu vecumu, viņš zaudē sensora kompensāciju. Nevis tāpēc, ka viņam vairs nav, viņš vajadzīgs un diabēts ir pazudis, bet tikai tāpēc, ka pienācis dzimšanas dienas datums, kas maina ne tikai finansiālo situāciju, bet burtiski visu dzīves veidu. Un šeit es gribētu atgādināt to, kad daudz drošāk jūtas ģimene vai vīrs ir aizbraucis komandējumā un zina, ka viņa sieva, kas ir ar bērniem, viņš varēs paskatīties līdzi attālajā Briselē sēžot, vai viņa sievai ir labi. Mēs varēsim vecāki skatīties uz saviem jauniešiem, kuri studē, un pasakot, vai viņi tiešām pasako sev līdzi, un šorīt un nakti šis insulīns
Diabēta, kā saka, samazinājums, koma nav pienākusi tuvu. Un es ceru, ka šī šodienas lēmuma un katra jūsu balsojuma, es zinu, saprotu, jūs tūlīt visi atturēsieties, aiz tā katra šī lēmuma ir cilvēks. Un es ceru, ka jūsu krūtīs pukst sirds, un ka birokrātijas karaliene un Exceļa tabulas nav tās sasaldējušas. Jūs padomājiet un paši iedomājieties, ja jums šodien visiem nebūtu mobīlo telefonu, var taču sarunāties, varam taču, vai ne? Tad padomājiet, kāpēc mums ir vajadzīgi mobīlie telefoni, kas ir, kā sacīt, jāsaka, ikdienas dzīves sastāvdaļa. Tieši tāda ikdienas sastāvdaļa ir pirmā tipa diabēta cilvēkiem. Un pārsvarā tie ir jaunieši. Un vēl jau vairāk runājot ar ģimenes ārstiem, daži no viņiem to iegūst arī pēc Covid kā komplikāciju. Padomā par mūsu jauniešiem, kas var būt māmiņas un tēti, un kam tiešām tā dzīve var būt daudz vieglāka un pienest mums un veidot jaunu uzņēmumus un pienest mūsu ekonomikai daudz lielāku svaru nekā šīs balsojums. Paldies!